Jau no 1922. gada bijušā 17. gadsimta muižas ēkās darbojas Spāras speciālā internāta skola. Pašlaik skolā mācās 104 audzēkņi, un 7 no bērniem pārveidojas tikai invalīdu ratiņos. Līdz šim skolas telpas tikai daļai bija piemērotas skolēniem ar kustību traucējumiem, bet ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu tika uzlabota mācību vides pieejamība šiem audzēkņiem. Amatas novada pašvaldība ir realizējusi projektu Spāras speciālās skolas sasniedzamības un pieejamības infrastruktūras uzlabošana. Projekta kopējā summa bija 68 102 lati, no tiem attiecināmās izmaksas 67 950 latu, un šis projekts patiesi ir ieguvums Spāras speciālai skolai, kas ļauj bērniem ratiņkrēslos mācīties un kaut cik sasniegt tādu dzīves apstākļus, kas viņiem ļautu sabiedrībā integrēties, ļautu iegūt prasmes un iemaņas, un ļautu justies cilvēciski, vienlaicīgi atvieglojot smagi slimu bērnu stāvokli mūsu sabiedrībā. Projekta ietvaros ir iegūtas skaistas, gaišas telpas, ir izlīdzināts grīdu līmenis, lai invalīdi var braukt ar ratiņiem, ieliktas 5 jaunas durvis, gaitenī ir noflīzētas grīdas, grīdas līmenis ir pacelts vienā līmenī ar ārējas durvīm, lai var braukt iekšā ratiņiem, ir ierīkotas automātiskās durvis, un pats lielākais iegūms ir šī lielā uzbrauktuve, lai vairs skolotājiem nav bērni ar visiem ratiņiem jāceļ pa sliekšņiem un pa kāpnēm augšā, bet viņi var uzbraukt un iekļūt skolā paši. Celtnieki apgalvoja un arī projektu, kas sastādīja, man ļoti nepatīk šīs stiklotās durvis, bet viņi apgalvoja, tas ir invalīdiem vajadzīgs psiholoģiskais moments, lai viņš redz, kas tu notiek pretī, un otrs vajadzīgs, lai viens otram netraucē, lai, ja viņš piebrauc ar ratiņiem, lai viņš redz, ka otrā pusē viņam nav, ka viņš netraucēs, lai tādā veidā, it kā invalīdiem jāredzot savresot. Bet stiklis, es ļoti baidījos par stiklu, bet viņš ir neplīstošais. Ja viņi izsitīs, tad viņš paliks tā kā vieglajām mašīnām saplaisās un plēvītē pakārsies. Projekta ietveros nopirkts arī specializēti aprīkots mikroautobus ar 15 pasažieru vietām. Uzbrauc augšā, pieturas ar rokām pie šejienes un brauc iekšā. Sēdekļi jau bīdas uz priekšu. Šeit mācoties gan A un B un C līmeņa bērniem, viņi tomēr iegūst plasmas pašdarbībā, viņi zīmē, viņi uzstājas, viņiem ir svētki, viņi tiek vesti vidē, viņiem ir viss tas pats pieejams, un šī brīdī būs pieejams vēl vairāk, jo ne katrai ģimenei ir tāda mašīna, lai pārvadātu ratiņkrēslos bērnus, un ja mums ir šobrīd iecer viņus vest uz basēnu, vest uz pilsētu. Liels ieguvums ir arī ēku siltināšana un ieviestā jaunā apkuras sistēma. Ēkas siltināšana vislielākais ieguvums ir šīs ēkas centrāla apkure, jo līdz šim jūs stādaties priekšā, ko nozīmē 73 krāsnīm sagādāt malku, viņu sazāģēt, saskaldīt, sanest ziemā un izkurināt šīs krāsnes. Šobrīd krāšņa mums vairs nav. Visas ēkas ir pārgājušas centrāla apkuri. 2 katla mājas man darbojas uz granulu, un 2 ēkas darbojas ar gaisa sūkņiem, kur apsildām ēkas. Direktors stāsta, ka šīs ēkas pārvērtības novērtēs vien audzēkņi, bet arī ikgadējās vasaras nometnes dalībnieki. Mums jau ilgstoša sadarbība ir ar biedrību Velki, kuri organizē vasarā nometnes. Nometnes ir kopā ar vecākiem. Un nevis ļoti, bet man liekas, ka vislielākā daļa šo bērni ir tieši, kas pārvietojas ratiņos. Un šīs telpas būs piemērotas arī vasaras nometnē, dos papildus līdzekļus arī skolai nopelnīt, lai varētu šos līdzekļus ieguldīt skolas attīstībā. Un vasaras nometnes izvēlas tikai tāpēc, ka šeit ir svaigs gaiss, skaista apkārtne, daba, veselīgi produkti no pašaudzētās siltumnīcas. Un ar bērniem pastāv iespējas redzēt, kā šis produkts aug, pastāv iespēja šo produktu izvēlēties un beigās nogaršot, kā viņš arī garšo. Pašlaik invalīdu bērniem Spāras internāta pamatskolā piedāvā A un B speciālo pamatizglītību un 4 profesionālās programmas. Amatas novada doma plāno neapstāties pie panāktā. Tā vēlas risināt problēmas, kas skar smagi slimu bērnu attīstību un dzīvi kopumā. Tādēļ tiek plānots projekts par pusceļmājām. Kaut kā mēģināt arī šiem cilvēkiem tajā pārējais periodā, jo daudz bērnus pēc šīs skolas aizved uz pansionātiem, un tur apstākļi tomēr ir tādi, kā ir. Tur ir veci cilvēki, un viņi kaut vai tāpēc vien, ka vecuma robežas pēc viņi nevēlas nokļūt sabiedrībā, kur pārsvarā ir veci cilvēki, jo viņš uzreiz no bērna
tiek ielikts kaut kādā pieaugušo cilvēku dzīvē, bet viņš ir jaunietis, jo parastiem bērniem ir proftehniskās skolas, ir tehnikumi, ir ģimnāzijas, koledžas un dažādas izglītības iespējas. Šiem bērniem šīs iespējas šobrīd nav nekādas. Un tad varētu būt viņa darba iespējas, viņš varētu vēl papildus kaut ko iegūt šajā profesionālā apmācībā, jo Spāras skolā ir laba profesionālā bāze. Puceļu mājas tās ir tādas mājas, kas paredzētas, kurās bērni, jaunieši pēc šo speciālo skolu beigšanas viņi varētu dzīvot. Šeit viņiem mēs patreiz direktori tieši man stāstīja savu ieceri par to, ka šajā mājā viņiem ir katram sava guļamistaba, viņiem ir kopēja virtuve, viņiem ir kopēja atpūtas istaba. Mēs varētu šeit mēģināt risināt jautājumu, ka viņi dara kaut kādu darbu. Spāras speciālās internāta pamatskolas bērni vēl bauda brīvlaiku, taču jau nākamnedēļ viņi varēs priecāties par gaišajām telpām un jauno uzbrauktuvi. Liels prieks bērniem būšot arī jaunais mikroautobus, jo nu bērni varēs braukt nevien ekskursijās, bet arī uz baseinu.